Nu, ko, dargie draugi, labdien jaunā vlogā. Šodien, kas mums ir Ričard šodien? Spēles diena. Šodien ir Rīgas Zeļu regulārās sezonas pēdējā spēle Arēnā Rīga. Spēlēsim pret Liepāju. Tu Liepāju spēlēsi, ne? Jep. Kā tev ir spēlēt pret Liepāju? Tāpat kā pret jebkuru komandu. Un ceļu bijušo. Nav vieglāk varbūt tās, nu tu kāds Vieglāk, zini. nē. Papildus motivācija varbūt. Papildus motivācija. Tā kā tā, šodien būs ļoti gara diena, jo man, esmu jau no 9 šeit. Būs daudz ēnas, būs čaļi, būs treniņi, būs vēl kaut ko centīšos jums parādīt. Tā kā skatāmies video un dodamies. Tagad rīt treniņš. Mums trīčīs arī pilnē Ričards Vanaks no spēlētājiem. Tu palīdzi Grijānām vai kā? Jā, Anģam nedaudz. Ok. Bet tagad jā, mums ir stundu komandai treniņš no 10. Laukumā neiet, bet apkārt laukumā. Rītīgi vārši. Treneris zina, pēc treniņu varēs ar spēlētājiem arī parunāties ar treneriem, kādiem to jāsaka. Jā, šodien tā diezgan interesanti. Es zinu, ka daudz man saka, ka Andri, mēs neredzam neko apkārt, varētu turēt kameru labāk. Bērts arī ir ieradies. Bet tad centīšos šodien bišķi labāk turēt kameru. Kāds šodien ir plāns? Kāpēc pirmkārt tik agri? Pirmkārt, mums ir ēnas. Jaunieši, kur grib redzēt, kā strādā klubs, kā strādā viss šīs lietas. Tāpēc viņi ir šeit. Es noteikti arī paņemšu kādu ēnu sev palīgā. Otra lieta, mums 10. Cik pulkstens? Jā, 9:57. Mums 10. sākās treniņš spēlētājiem. Tātad viņi jau ir laukumā devušies. Iesildīšanās, noteikti pasēdēšanā, analīze, spēles un viss pārējais. Tas noteikti tagad. Tikai centīšos to visu jums parādīt. Man ir ļoti daudz tehnika, man ļoti daudz, kas jāizdara. Man šodien ir jāsapildē viss. Man ir jāsapilmē after movies, man jāuzfilmē vlogs. Man ir tāds sezonas noslēguma darbinieku video jāsapilmē. Pirmās bildes ir sataisīts. Tagad mums ir jāizdzēš. Redziet, pēdējais mums ir grobiņi, jo mājās es editoju no datora. Pēdējais izbraukums man ir bijis grobiņi. Tūlītās mēs saimportēsim iekšā visas bildes. Sataisīsim pirmās bildes gan spēlētājiem, gan pašiem zeļiem, lai ir ko publicēt, tā teikt. Cik mums ir? Pirmā kārta bildēm, 169 bildes. Uztaisīja mazu saruniņu, un rekur komanda jau iesildās vingro. Tā kā, un bildes ar mums ir gatavs. Ne gatavs, bet ielikts, tā kā, jā. Parasti jau jūs šitādas kadrus neredziet, iesim bišķiņi. Cerams, ka treneri mūs neizmetīs ēnā. Pastīsimies, kā Ričards met un visu met. Es domāju, ka nē, Ričs netrāfīs. Viņš spēlē taupās. Viss krīt iekšā kaut kā. Uzmaz! Tad tā dzīve ir tāda, ik pa laikam tu pamet, tad tev jānāk zem groza, tad tev jāpadod citiem. Tā nav, redz, viss tāds mairīgs arī. Kā teviem ir vesela regulārās sezona šeit pagājusi. Nu, mēs nospēlējam. Jā. Pagāja laiks ātri, ne? Ļoti ātri un nākamnedēļ playoff. Tu tā gaidi viņus? Protams, ka es gaidu. Kas mums tur ietiek? Protams, ka vērts. Protams, ka mēs. Kāds domas par to? Es ceru uz pilnu un Daugavas Sportinam. Dzirdējāt, tā kā šis vlogs jau ir iznācis, ja jūs vēl neesat nopirkuši biļetes un biļetes ir pieejams, dodamies atbalstīt zeļus, būs kruts basīts. Nu ko, mēs treniņu esam pabeiguši, mēs ar Bračiņu iesim paēst, ja? Tā kā treneriet skaties, mēs mierīgi, labu ēdienu, lai viņš iet pēc tam gulēt un atpūsties. Nedaudz tur kalorijas uzņemt vai ne, pareizi. Kā tu jūties? Tev regulārā sezona arī beigusies, ne? Saprotu, tas ir vislabākais tikai tagad sākās. Nākamajā nedēļā tikai viss sāksies. Mēs jau teicām, lai pērk visu biļetes un nāk uz tiesēm. 1. aprīlis, Daugavas Sportams. Aprīl. Nebūs nekāda aprīl. Nu, Ričard, kur man es atvedis paēst? Mils. Labi vieta. Labi brokst. Un to tās pārbaudīsim. Ko tur bija rītīgi kraudēt, tāpēc es neko nefilmēju, bet paēdām, ko garneļu maizīt paēdu. Ričards ar paēdu, Ričards ies bišķiņu pačučēt, atpūsties. Un tad jau gaidīsim, kā viņi ierodas arēnā. Es dodos apakaļ uz arēnu.
Ko, Rudolf, mēs ar tevim sezonas sākumā runājāmies par šo 100 buļļu projektu. Okay. Tagad ir sezonas beigas, regulārās sezonas beigas, mēs stāvam zem groza. Kādas sajūtas, kādas refleksijas? Ko es teicu pirmajā? Nu, tu biji tāds patīkams satraukts. Nu, zini, kā visiem par kaut ko jaunu, ja? Nu, kāds ir šobrīd? Es esmu vēl joprojām ļoti patīkams satraukts, jo beidzās regulārā sezona, bet mēs esam tikuši play-offos gan Latvijas Igaunijas līgā, gan Latvijas līgā. Un es īstenībā ļoti gaidu play-offus, un es ļoti gaidu arī jau jauno sezonu, jo izstāst, ka šis projekts ir iebīdījies, ir laba pirmā sezona, un izstāst, kad ir jābūt turpinājumam. Kādam pašam, kā vadītājiem, es zinu, ka kādās brīžos tur sākumā gan komentēju spēli, gan runāju, tāds tu vairāk tikai runā. Kādam pašam pagāja sezona? Zingā, pagāja tā forša arī tādā izaugsmē, tas, ka man tā foršā lieta ir, ka izveidojās tiešām tāds skatītāja komūna. Ja pirmajās spēlēs bija mazliet neērti, jo tas ir jauns klubs un viņus uzkurināt, viņi īsti nezina. Es tā kā fanoju par Rīgas zaļiem, es fanoju par šo ideju un vairāk bija tā kā skatītāji. Tad tagad ir tiešām tā sajūta, kad ir jau tā kā Rīgas zaļu fani un ir sanācis viņus uztaisīt par faniem daudz un līdz ar to ir patīkamāk strādāt. Tagad tas ir mans privātais loks, atļaušos te uzdot pašu nesmakāko jautājumu. Kā bija pirmās spēles pret Vēfu un vai fani to nemetās virsū? Nē, viņi tikai rādīja vidējos pirkstus, darīja šitā te, bet hei, tā viss normāli. Bet tas ir sports un tas ir normāli. Tas ir normāli arī, kad spēlētāji nomaina klubus. Tie iepriekšējā kluba fani nemīl tos spēlētājus un izstāsta, ka tā ir arī ar darbiniekiem. Ko, draugi, kā jūs dzirdiet, noteikti fonā mums ir ieradušies fiti zēni. Aiziet! Prometējas spēlētāji jau ir ieradušies. Mums bija sapulcītas vēl divas jaunas, atkal man ir jaunas bildes. Un īstenībā forši, jo viena no ēnām, ja tu skaties šo vlogus arī, es nepaprasīju tavu vārdu, bet iedevu arī kameru vienai no ēnai, kas pabildēja. Tā kā būs arī kāds bildes, kas īsti nav manējās, bet es domāju forši. Un jā, nu sāk jau bišķiņi rasties tā atmosfēra, ka tūlīt ir spēle. Tā kā ceru, ka jums patīk, draugi. Ko mēs šobrīd ar ēnām ģērbtuvē? Emīls māca, kā ir jāliek, kā ir jāsliek, salīmējam tur lapiņas. Un tagad dosim. Šajā stūrītī. Mazais updētiņš. Kā jūs redziet, mēs esam gatavi, tāds jāgaida ar spēlētāju. Prometējs ir jau laukumā. Pārnēl spēlēsies, lai izdodas, lai labi spēle. Skatītāji lēnām sāk rasties, tā kā būs amazing diena. Un, protams, Ogs Draivīši mūsu mīļais arī ir atbraucis. Šodien nav kaut ko dīs? Šodien nav PPK spēle, ko? Nē. Ko tu dari? Atpušos. Bet jā, tā kā es jau solīju, man čoms arī atnāca, bet es iznācu ārā. Pulkstenis ir 5, un mēs gaidām spēlētājus. Man šeit kur tieši arī brauc. Nē, tā ir dejotāja. Tas ir dejotājs, un dejotājs mēs ar sabildēsim. Dejotājs ar sabildēsim. Bet kamera stāv, tā kā viss. Zini, kā skatītājs parasti tas laiks spēlētājs, ja ierunāju un runājos ar viņu. Šeit mums ir kāds cits cilvēks, kas tāda esi? Esmu Elīna. Un ko tu darīsi šeit? Es šodien dejošu. Dejos. Bet jā, un kā vispār izdomā meitenes, kad tu gribi kļūt par karsēju, par dejotāju? Ir jāpiedzimst. Ir jāpiedzimst? Tu jau skolā sāk to vai kā? Nu, Latvijā nav tā kā Amerikā, kad jau, nu, piemēram, koledžās, skolās. Nē, lielākoties es pati esmu vingrotāji, tāpēc manas gaitas aizgāja uz dejošanu, jo vajadzēja kaut ko darīt, kaut kur kustēties, un tā es kļuvu par treneri. Ok. Cik tev ir meitenes komandā? 15. 15 uz spēli vai arī ārpusē, ja ieskaita kopā? Spēle parasti mēs esam 12, 11, 10, bet komandā esam 15, vienmēr kāda netiek. Un kā jums ir zeļu pirmais gads? Šodien ir regulārās sezonas spēle? Brīnišķīgi. Man liekas, ka esam labi sevi parādījušas. Kur ir mīļākā vieta, kur spēlēt, dejot? Arēna Rīga. Nu, ko, draugi, citi zēni jau nodziedāja, nodejoja. Tagad mūsējie iesildās. Cilvēki arī lēnām vācās, tā kā būs tīri jautri. Un viņai parasti filmē mani visos vlogos, vai ne no malas. Kā tas viņi, kā tu jūties šodien? Ļoti labi. Bez kameras. Man pat nav divas, nē, man arī divas ir, ja šī arī. Es neskaities. Apīžo man.
kā parasti, kā sākās spēlē, es par jums logā aizmirstu. Pirmais puslaiks es tikko uploadoju, man tur pār pa 1000 bildēm. Jāmēģina kaut ko apskrāt, jāmēģina kaut ko izdarīt, lai maksimāli krūt, bet rītīgi forši sajūta. Laikam jūtās, ka tāda regulārās sezonas beigas, kas ir pēdējā spēle. Un es jau bišķiņā ar galvu jau play-offiņos, jau ar sirdi un galvu play-offiņos. Bet jā, šeit jāmačī daudz un bildes, tā kā sorry varbūt tās, ka es mazāk parādu, kas notiek tur laukumā. Es ceru, ka tev tāpatās interesē šis vlogs. Bet tik līdz laukumā nāks pirmie basketbols iesildīties, jums momentāli ir jāpamet Arēnas Rīga basketbola laukumā. Ko pēdējās 5,5 minūtes? Tīri labi. Iesim papildēt otrā galā, nomainīju stīklu. Iešu pasēdēt, bet jā, cilvēki ar dienu. Ziniet, gribētos, kā es jau teicu, laikam tā kā pucī varētu visu sēdēt vienā vietā, tad vienā pusē man arī kā fotogrāfam būtu vieglāk, jo es varētu viņus sapildēt smuki, bet neko darīt. Bet jā, spēle tā tuva, 7-1-6, 7, zeļu vadībā ir tā kā liežam. Tāda nodēļ, tāda aiziet enerģija beigākā. Zeļi, davai, nu mums vajag. Galīgi neiet tā galvot, galīgi. Būs labi. Jātic, minūtes 3, plus 1. Aizsardzību! Aizsardzību! -2. Ļoti labi nospēlēts beigas, ļoti labi uzvar mūsēm rītīgākiem maliem. Regulārā sezona beigusies, un kā vairāk kārt minējām, tiekamies pirmajā play-off cīņā, 1. aprīlis, DSN, Daugavas Sportnams pret Vefu. Es vēl palikšu paēdītošu bildes. Arēnas noši tukšiem. Paldies, ka skaties, nospied laiku, abonē kanālam, un tad jau tiekamies.